finišā. Es nedomāju, ka es varēšu izturēt. Nu ko, pirmais jautājums uzreiz pēc finiša. Kāds ir sajūtas? Sajūtas lieliskas un neizsakāmas. Tik priecīgs esmu un gandarīts par paveikto darbu. Kā risinājās šīs dienas sacensību gaita? Vai viss gāja pēc tava plāna? Viss gāja pēc tā, jā, pēc plāna. Viss bija pateikts, kas jāizdara, un tā arī pa lielam izdarījām. Tad beigās tik nācās izturēt. Liels paldies komandai. Viņi lieliski nostrādāja. Paldies komandas vadībai, kuri strādāja, kuri visu izdarīja, lai visi varētu nākties, varētu cīnīties. Bez komandas nekas nebūtu bijis. Kāda bija šīs dienas konkurence? Cik ļoti bija grūti cīnīties ar Gatu Smukuli un Saru Motinu un pārējiem? Ar viņiem man nesanāca baigi daudz pabraukt kopā, bet viņi šodien, cik man komandas pastāst, viņi bija labi šodien, labi grieza. Jo mēs no starta aizbraucām projām, mums kaut 10 cilvēki aizbraucām projām, tad mēs tik griezām karuseli visu laiku. Un tad pa vienam izbīr ārā, un tad beigās mēs 4 aizbraucām projām, un īsi pirms Smiltenes apeļa Armands centās aizbraukt projām, viņu noķēra, un tad es uzreiz aizbraucu projām. Un tad nācās tikai braukt līdz galam. Vai sajūta Smiltenes apļos arī skatītāju atbalstu? Jā, ļoti sajūta. Liels prieks, ka viņi tā atbalstīja, kliedza. Ļoti priecīgs bija, kad varēja dzirdēt, kādu atbalsta no malas cilvēku. Cik tev tieši personīgi šis panākums ir nozīmīgs tavās profesionālajā karjerā? Es varētu teikt, tas ir pats lielākais manā karjerā tagad uz doto mirkli. Pats lielākais rezultāts. Galvenais tagad nosargāt čempionu krēslu līdz nākošajā gadā atkal. Nu jā, līdz gads priekšā vēl ir daudz jābrauc būs, citās sacensības un jābrauc arī godam ar kreklu. Paldies tāds. Malācis, forši.